Cienītās dāmas un godātie kungi, esiet sveicināti, pārdot laimīgs kārtējā izglītojošā rubrika. Jo es izdomāju, ka man tā misija ir tāda, lai no šī konta ir kaut kāda lielāka jēga, globālāka. Es gribu izglītot un visādas zināšanas, ko es dzīves laikā esmu sapratis par to, ko ir svarīgi zināt nekustamā īpašuma darījumā. Kā visi zinām, šis ir ļoti svarīgs dokuments, jūsu zemesgrāmata, ko nostiprina zemesgrāmatas tiesa tajā momentā, kad jūs kļūstat par jauno īpašnieku. Bet viens komentārs. Ja jūs vēlaties pasargāt sevi no dažādām problēmām, grūtībām vai kaut kādiem neredzamiem akmeņiem, šo te papīra zemesgrāmatu, iesaku jums izdarīt vienu lietu. Paņemiet viņu un neskatieties uz viņu. Neņemiet viņu vērā, saplēsiet vai, katrā ziņā neuzskatiet viņu par šo papīra zemesgrāmatu par svarīgu dokumentu. Kāpēc? Tāpēc, ka pieņemsim, ja šī zemesgrāmata ir cilvēkam iedot 2010. gadā, šobrīd 25. gadā, tur jau varbūt vēl 10, 20, 30 iespējams citi ieraksti, īpašnieku mājas, uztura līgumi, hipotēkas nostiprinātas, dzēsti nostiprinājumu lūgumi. Svarīgākais moments šo te visu lietu, ja jūs gribat pasargāt sev no problēmām, ieiet šajā adresē. Aiziem uz adresi zemesgrāmata.lv, redziet, ja? Zemesgrāmata.lv un tad spiežam, labi, es esmu uz sākumu, lai visiem vienādi skaidrs, spiežam meklēt īpašumu un ierakstam kadastra numuriņu, kāds tad ir šim te īpašumam, ko jūs vēlaties nopirkt, kadastra numuriņš, piemēram, es arī rakstu 8401 900 19 17. Aiziet un meklējam. Tā tad redzam, mums atverās rekur Kalna iela 18 un dzīvokļu numuriņš. Un spiežam šeit virsū. Un par 5,20 eiro jūs redzat šo te, 5,20 eiro ieskatīšanās īpašuma nodalījumā. Ieskatīšanās īpašuma nodalījumā visas daļas. Pa 5,20 eiro jūs redzēsiet visas daļas zemes grāmatā un varēsiet redzēt, kas ir aktuālais īpašnieks, vai nav kaut kāda nostiprināta hipotēka, vai nav kaut kāds uztura līgums virsū. Nevadieties nekad pēc šīs te papīra dokumenta. Vienmēr, cik reiz jau neskatāms reizes ar saviem klientiem to stāstu, lūdzu atsūtiet aktuālo zemesgrāmatu. Vai arī, ja jūs pērkat, lūdzu pavaicājiet, lai īpašnieks jums atsūta šo te aktuālo zemesgrāmatu. Vai arī nenožēlojiet šos te 5 eiro nekustamā īpašuma darījumā un nopērciet šo zemesgrāmatu pats. Tā kā sargiet sevi un par 5 eiro te smuki tālāk uzspiežot apmaksāt, arī aiziet uz jūsu banku, apmaksājiet un jums jau ir jaunā zemesgrāmata rokās. Lai visiem ļoti droši, veiksmīgi nekustamā īpašuma darījumi. Vislabāk!